Langnava – neliela pilsētiņa netālu no Bērnes, kurā dzīvo 9000 iedzīvotāji, bet ieskaitot apgabalu kopā ap 90 000. Hokejs šajā pilsētā ir galvenais notikums, un katra spēle tiek gaidīta kā liels festivāls. Langnavas Tigers komandā šosezon spēlē bijušais U20 izlases uzbrucējs un Latvijas izlases kandidāts Oskars Lapīnskis. Esam Langnavā pie Langnavas tīģeriem, un arī viens tīģers ir noķerts. Tīģers mums izvadīs caur arēnai, caur Oskars Lapīnskis. Čau, Oskar! Čau! Prieks tev redzēt! Čau, Oskar! Čau! Parādi, kur tu dzīvo. Arēna, protams, ir otrās mājas, vai ne? Jā. Bet kur mēs esam, kas tā par ieeju, kur mums ir jāiet? Jā, mēs tagad esam pie, laikam, fanu tās galvenās ieejas. Hala 6000, domāju, iesim iekšā, ja? Laižam iekšā, stāst, kur mums tur jāiet. Maza, nav varbūt tikā cīrka, ne? Klas, bet jums te ir vietējais fans, kas dzīvo visu laikā. Jā. Tur agrāk bija junior ģērbtuvs, tad, kad es pie junioriem spēlēju apakšā. No cik gadiem spēlē Langnavā? 14. 14. Tas sanāk, tev tagad ir? 21. 21? 7 gadi jau, jā. Cik ātri vācu valodu iemācījies? Vispār diezgan ātri. Pusgadu laikā. Es sāku kaut ko, jo te ir tā, ka tu atbrauc uz šeit, tu šitien neviens nerunā. Te ļoti maz cilvēku runā angliski. Viņi tā kā, te ir tādi īstie lauki. Un man iemet skolā, pateica, gribi mācies, var nerunāt ar nevienu. Jo neviens ar angliski nerunā. Un tad beigās es diezgan ātri, jau kaut pusgadu laikā, kad sāku murpināt. Un viņi te runā ne vācu valodā, bet šveicu vācu valodā. Tur ir ar niansēm nopietnām, ja? Jā. Tā kā savs dialekts. Un tad rekur. Kas tā vecuma grupa ir? U13. U13, jā. Pēc gada latvieši sāk braukt, jā? Uz U14, jā? Jā. Tā arī sanāk, jā, uz 14 un 15, jā. Ir vēl kaut kāda latvieši tavas vietas Langnavā tagad? Tagad nav Dukurs, bet viņš tagad ir Belicionā, farmu klubā. Bet tā ir ko iedzīvotāji, kas ir. Pastāst par sēdvietām, soliņiem, jo, man liekas, es nekur neesmu redzējis no tādu šarmiņu sēdvietas. Tas ir sēdvietas vai stāvvietas, ne sēdvietas, ne? Šitās ir sēdvietas, jā. Tātad stāsts ir tāds, kad es saprotu, ka hala renovēja. Redz, aizmugurē ir tie oranžie krēsli, viņi gribēja visur likt, normālos krēslus. Un fani protestēja, tāpēc, ka, sēd uz, viņiem labāk patīk uz ordinālā sēdēt, jo, šitien, apsēdies tā koki, viņš ir, tu pats apsēs, viņš ir nosēdēts, viņš ir tāds silts, un tie plasmas krēsli, nav tādi, un tad visi fani. Viņi nāka mīkstiem, bet viņi kaut kā gribēja, lai paliek ordinālais, un tad beigās viņi izlēma, ka paliek ordinālais, un tā arī ir šitā sēdvietas, jā, reku visu tā pirmā. Tā bija fanu iniciatīva, jā, ka nedrīkst neko likt uz savu. Ietaupīja bišķiņu. Paldies faniem. Paldies faniem, jā. Kaut ko jau liek saglabāt, un tā jau ritīgi tāda... Bet nē, viņi, autentiska hala. Jā, nē, šis ir ļoti tāda, var redzēt, tā ir tāda. Pēc tam, kad būs spēlēties, redzēsiet to īsto troksni. Jā, bet var iztēloties, kā būs īstenībā. Bet troksnis būs pamatīgs, vai ne? Es ceru, jā. Jautājums, kā mēs spēlēsim, bet nē. Cīriha ir varbūt viens no, varbūt nav top klubs, pret kuru spēlēt. Ko top klubi tieks mums ir, vai ir Leisgalā, kur ir sīvāks komandas, vai Berne. Berne vienmēr ir milzīgs derbijs. Mums tāda Berne, tā pati Biela, Friburga, bet pārsvarā pret Cīriku tas ir, laba komanda, bet tā, ka kaut kas baigi īpaši nav, bet jāspēlē hokejs tāpat ir. Tas parāda tos soliņus. Mums jau Harijs Vītoliņš iepriekš stāstīja, ka šeit tas kaut kas baigi īpaši no to, ka trenerim nav kur stāvēt. Ir, bet nav līdz galam. Tev neinteresē trenerim stāvēt. Tā viņa problēmas. Nē, arī laikam koku soliņus. Nezinu, vai šitā bija spēlētāja iniciatīva vai ne. Koku soliņus. Tev neprasīja? Man neviens neprasīja. Ja es apsēžos, tad laikam daudz nepaliek vieta. Treneris stāv aizmugurē, jā? Viņš starp spēlētājiem tur pieliek. Pusi pa plecu, ja vajag. Mums nekāda norobežojuma ar otru komandu nav īsti. Tad tā kā vajag gribētos varētu arī izvilloties. Te ir kamera spēļu laikā. Bet pretinieks arī pa šeien nāk, pa tām pašām. Jā, mēs abi divi, viņi iet uz to pusi un mēs izējam taisni. Draudzīgi. Nesat saķērušies tur? Nē, ir tā, ka te pārmet vārds, bet te vienmēr tiesneši stāv. Un ja kas, tad jau...
Bet nē, nereiz vēl nav sanācis. Pārāk liela soda, teiksim tā. Kā es Šveicē par kaušanos naudas sodu arī dod? Vai? Jā, liels. Jā? Dabūji jau? Es nē, vēl nē. Cik dod es sodu? arī nekaujos, jo... Nav naudas kauties. Jā. Bet, man liekas, par kaušanos sods 2 līdz 4 tūkstoši. Man nav vecā U20 ģērtu. Jūs visi kopā tā kā te dzīvojat? Jā, un te reku jau sagatavojušies spēlē, fēni, te ir lielās durvis. Es domāju, iziesim ātri tur cauri. To atvedi? Šitā? Nē, tas ir, man liekas, mazajiem. Tas ir pavisam mazajiem. Te, kas grib var iesildīties pirms pēc spēles. Sāli Jirgali. Tur ir treneri istaba. Bet te ir... Teorētiski mēs ienākam vairāk no tās puses. Mēs no turienes ienākam, un tad es sāku ģērtu. Te rektēju no istaba, gala man nepatīk stin tikai šito daļu. Pirms spēlēm. Kā jums budžets ir? Kā vispār tā nopirkšana, laušana? Kurš maksā par ko? Mums iedod budžetu, tur noteikti, un tad mēs... Ja mēs salaužam pa daudz, tad sanāk no savu maku ņemt ārā. Cik tu katru gadu samaksā pats par nojā? Kopā varbūt man pašam aiziet kaut kādi 2–3 tūkstoši vēl klāt. Labi, šitas, man liekas, tas ir Bērgaram. Viņam visi tie galiņi tādi interesanti. Viņam pagarinātājs ielikts, un tad viņš kaut kā novielēs vienu pusi. Tas ir Maiers, tas ir no Cīriks čals. Tas tā interesanti. Viņam arī ļoti... lai noja vieglāk. Jā, tev gals tāda lāta smagā. Uztin kārtīgu lenti, lai smagāk paliek. Viņam arī ļoti interesanti lāpsiņi. Tas, kas mēģināja, man galīgi nepatika. Viņam tāda ļoti netradicionāls tas ieloks. Mēs vakar Hrubets skatījāmies. Hrubetsam bija lielākais ieloks komandā. Vispār komandā. Zoro varēja šitos te visus lakros taisīt. Šeit ir Šarlīns, Šarlīnam praktiski taisa noja. Cik bieži tu esi skaties šajā sarakstā? Šis ir tas, ko es vienmēr Edžam prasu. Kur, pa ko un kāda soda naudas un cik tas maksā? Tas ir soda naudas? Jā, tas ir soda naudas. Sezonas sodi. Tie ir... Parakstījies par viņām? Nē, man liekas, cik mēs parakstās, man liekas, komandas kapteiņi un, asistenti. 7,000 par ko? Jā, tas ir... Negatīvs ar klubu kaut ko pateikt. Jā, 7,000. Tā kā es nedrīkst neko sliktu teikt. Es jau to visu tikai labi šobrīd stāstu, visu kārtībā. Man nezinu, mēs to drīkstam rādīt. Nē, man liekas, ka nav nekas traks, jā. Bet jā, sodi pamatīgi. Šitie vairāk tādi tiem mazie tur spēlētājiem. Kas tie pa mazie? Kas tur ir? Pa kavēšanu, jā? Pa kavēšanu, man liekas, pa kavēšanu tagad, man liekas, vai tik nav lielāks. Dreskots inkorekti. Kas jums ir dreskots nekorekti? Tev nav klubu logo vai aciņš? Jā, mums ir uz izbraukuma spēlēm, mājas spēlēm tā kā savs dreskots. Un ja kaut kas ir nepareizs, tad... 40 franki. Tur lejā mums ir viss mazgātuve, asinātā istaba. Un šitiem vienkārši ir, ja vajag asināt slīdes, un te ir, ja tev kaut kas ir no ekipējuma saplīs, vai kaut ko vajag pielabot, vai ķiverē, vai biksēm, vai kam, kaut ko piešūt, tad tev uzrakst, jā. Tas ir bunkurs, jā. Izskatās, jā? Jā, tas ir bunkurs tāds. Šveicē viss ir jābūt obligāti bunkuriem? Jā, šeit arī bunkuri. Mums apakšā, kur junior ģērtuvs, tur ir viss bunkuros. Tur ir uztaisīts bunkurs, bet tāpēc, ka nekas nenotiek, tu vienkārši salikts ģērtuvs, lai izmantotu ko telpu. Man liekas, ka šitie junior krekli, Geters spēļu krekli mūsēja, reku ir viens asinātājs jau strādā. Un tad jā, reku te ir tā istaba, nūjas, asina. Jā, tad, kad ienās atpūtas zona, diezgan tā, maigi maz, neko vairāk nevajag. Kafiju var uztaisīt, šitien apsēsties televizors. Te ja nu kas parakstīties vajag kaut ko, autogrāfu. Šokolādes arī ir no faniem. No faniem? Jā. Faniem sūta, ja? Atsūt, jā, mums visu laiku piepildu šo kastīti. Kaut kādu nedēļā vienreiz, tad tur dažādi šokolādes. Ja gribu, tu arī var paņemt, pacienāties. Jā. Tad mēs ejam pārģērbties visu. Tas ir tā? Tas ir tā kā parastās drēbes, vai? Te man vieta, Klupiņskis. Kaut vēstuli no fana, kaut kāds 2 dienas atpakaļ atnāca. Sūta vēstules, tad mums nesa šeit tās vēstules. Mēs atnāk noliek vēstulīs
Kas tev tur ir? Tur ir mana autogrāma karte. Gribu to paņemt. Var lūdzu autogrāfu. Tev viss tā paka, agri vai vēl jāparaksta, principā jāizdala sezonas laikā. Citur ir savādāk, laikam, tad, kad tev iedod atsevišķu veselu kastu, sarakstu un atstāja. Jā, tā atstāja. Un to viņi paši dala. Reku gatavojas spēlē viss. Reku pudeles un tā tālāk. Te ir, tur atkal trenerista. Tur laikam nevar iet. Nē, nevar labāk. Labāk nevajag. Labāk nevajag, jā. Treneri maņķis. Rekur Mārkijs. Something to Latvian fans. Hello, Latvian fans. Jā, mūsējais ekipējumi. Boss. Teiksim tā. Un, jā, un tad ir ģērtuve. Ģērtuve, paklājs, televizors. Tā kā viss sarkans. Cīrihē mums stāstīja, ka tur arī viņiem ģērbtuvē ir ledus laukums un tur nūju Kraufords pārtraukumos. Tā kā zīmē schēmas jums arī? Nē, mums ir bijis varbūt, es atceros, varbūt vienreiz, divreiz kaut ko es zīmējuši, rādīšu, bet nav tā pārsvarā izmanto visu dēlīt. Protams, uz logo labāk nekāpt nevienam. Tas ir dārgsprieks. Tas arī maksas pakalpojums. Protams, jā. Tas nezinu, ko 500 varētu būt. 500, jā. Un tad reku ģērtuve. Pārtraukumos jums rāda video no iepriekšējā perioda noteikti, vai ne? Jā. Te mums rāda viss klips. Tad, kad ir treniņi, tad mēs tur skatāmies visādus sūda video YouTube, fail army un visādi šitādi. No rītiem citi gan skatās NHL, bet jā, un reku te manējā vieta. Tā maliņā. Bet man patīk šitien. Es arī man teicu, vai es gribu kaut kur citur, man patīk. Mierīgi ir savējais stūrīts, ir kur mans nokt un visu pārējo. Ko šim skarodziņi īstenībā virsū ir uz skatu? Jā, tas ir forši. Somi, šveicieši, Čeha arī. Tev arēnā nav Latvijas karogas, tā ir piefiksē ar amerikāņu. Jā, tas nav. Tas gan ir škrobi, ka tik ielika latvieši un nav karoga. Protams, dienas kulminācija bija pati hokeja spēle, kur Lapīnska pārstāvētā Langnava tikās ar Cīrihes Lions komandu, kuras sastāvā laukumā devās arī Rudolfs Balcers. Rudolfam Balceram vārtu guvums šajā spēlē un Cīrihe izcīnīta uzvara. Hala forša, fanu pilna hala, kā teikt. Tā kā labs hokejs, domāju, mēs labi spēlējam. Divus pus periodus, varbūt beigās iedavām kaut ko viņiem sajust bišķi un bišķi spriedz parādījās, bet labi, kad ir apakaļ uz uzvars taciņas. Spēle ir noslēgusies, Balcers arī vienu goliņu ir iemetis, tu mačus aizvadījis. Pēc tam satiekās mums kaut kādu brītiņu vai nē, katram savu plānu, tur treneri nelaiž nevienu. Parasti latviešiem satieks, Balts, viņš vienmēr ātri aizpeld prom, bet tā ar pārējiem. Viss, kas pusmīnu spēlē, visiem sanāk pēc spēles parunāties. Ja ne pēc spēles, tad kaut kādu citu reizi. Langnava nepārprotami ir īpaša vieta Šveices hokeja kartē. Maza pilsētiņa, kurā ļoti mīl hokeju. Šarmanta arēna, skaļa līdzjutēji un pilsēta dzīvo līdz hokejam.